abdominālā tādēļ, ka neveidojas šī sinapse. Tāpēc? Jā, principā jā. Labi, un tad par tām galvenajām refleksogēnijām zonām, kas tad būs pašrefleksija, galvenās refleksogēnās zonas, un kas būs svešrefleksija. Varbūt Līna var atbildēt. Pašrefleksija ir ārpusloks un iegātājums. Svešrefleksija tur visu ir orgānu receptori. Principā jau termoreceptori ādā, metaboreceptori muskuļos, pieņemsim. Principā visi tie, kas ir, kas neatrodas sirds un asins Labi, un vēl arī svarīgi jums abām otrais jautājums ir tagad klausieties uzmanīgi. Smadzeņu asins apgādes īpatnības, intensitāte, autostabilizācija, asinu gāzu sastāva ietekmes. Un kas jums vēl ir jāatcerās? Par to noteikti profesora lekcijā ir bijis šāds sadalījums, ka šie te ķīmijas receptori ir perifērie un centrālie. Un kas tad bija, kur varbūt Līna vēl atbildēt? Centrālā bija smadzenēs. Smadzenēs, tieši precīzāk, kur varbūt jūs zināt? Kas mums ir galvenā struktūra, kas regulē vegetatīvās funkcijas? Hipotalāms, tieši tā. Un savukārt perifērie receptori, kā jau jūs teicāt, ir šajā tālāk slogā un karatīdas sinusos. Un te ķersimies klāt otrajam jautājumam, kādas tad ir šīs te smadzeņu asins apgādes īpatnības? Tie ķīmija receptori ir hipotalāmā. Hipotalāmā ir vispār ļoti daudz šo te. Hipotalāms kā smadzeņu struktūra pats ir spējīgs kontrolēt ļoti daudzu iekšējās vides parametru vērtības. Gan pH vērtības, gan temperatūras vērtības, gan šīs te, šo te gāzu sastāva vērtības. Labi, kādas tad būtu smadzeņu asins apgādes īpatnības? Intensīvi asins apgāde. Ļoti intensīvi, tieši tā. Labi, vēl pat varbūt no abām meitenēm. Saņem 15% no sirdsapziņas trūkuma. Asins apgādes intensitāte ir uz 100 gramiem audu ir 50 līdz 60 ml, bet vairāk asins saņem pusložu garozi 100 ml. Un kā jūs sapratāt šo te autostabilizāciju, kādēļ mēs runājam par autostabilizāciju? Lai smadzenēs būtu nemainīga asins plūsma, tad, kad mainās asins spiediens. Un kādu mehānismu to nodrošina? Miogēnā asinsvadu regulācija. Tieši tā. Tagad arī varbūt pasakiet, kas ir tā miogēnā. Tā būs arī vēl smalkāk. Kā jūs īsti sapratāt? Tas ir tad, kad asinsvadu siena iestiepjas, tas ir kā signāls gludiem miegājums sarauties. Kad iestiepjas, tieši tā. Tā arī ir. Labi, un pēdējā jautājuma daļa ir asinu gāzu sastāva ietekmes. Kas tad ir tas, kas var mainīties? Un ko šīs izmaiņas izsauc? Bet arī varbūt sākumā no divām meitnēm un tad pēc tam pārējiem. Smadzenes ir ļoti jūtīgas uz O2 samazināšanas. Bet vai O2 būs galvenais? CO2. CO2 būs svarīgāks, jā. Un ūdeņražioli, tieši tā. Un O2 tad mēs varam likt šajā te trešajā vietā. Labi. Un kas tad notiek, ja mums ir paaugstināts šī te CO2 daudzums? Paplašinās asinsvadi? Jā, principā paplašinās šie te asinsvadi un pieplūst, ļoti vienkārši pieplūst asinīm vairāk šī te barības vielu un skābekļi. Un tiek aizvākt šie te CO2 un ūdeņražioli. Bet kā jūs sapratāt, kā tad mēs, vai jūs tagad domājat visi, cerams, un kas notiek jūsu smadzenēs, vai visās smadzenēs ir vienāda asins apgāde? Tikai tajos centros, kas ir aktīvi, tiem pieplūst vairāk. Tieši tā, tikai tajos centros. Principā tām šūnām, kas ir aktīvas šajā gadījumā, tas pats, kas ir visiem audiem mūsu organismā. Ja mums ir aktīvs muskulis, tātad muskulim būs lielāka asinu piegāde. Ja mums ir aktīvs kāds konkrēts centrs, tad šim te konkrētiem centram būs lielāka asinu piegāde. Un kas tad nodrošina, ka tieši šim te centram ir lielāka asins piegāde?
Tur asinsvadi lielāki. Principā tie ir atkal metabolīti un smadzeņu gadījumā tas ir galvenokārt adenozīns, kas veidojās. Un adenozīns arī ir tā viela, kas tālāk mums būs psihofizioloģijā par šiem te miega mehānismiem, kas tad mums izraisa miegainību. Arī adenozīns ir viena no ļoti būtiskām vielām, kas mums izraisa miegainību. Tad, kad mēs intensīvi domājam, piemēram, tagad jūs visi ļoti intensīvi domājat, droši vien jūs aizbrauksiet mājās un gribēsiet nosnausties, jo jums būs sakrājies šis te Kā var neutralizēt adenozīnu? Principā ir jāļauj, lai viņš aizskavojās, tas ir viens no variantiem. Otrs variants, precīzi mehānismi nevar pateikt, bet kofeīns ir tas, kas iedarbojas uz šiem te, uz tieši saistībā ar šo te adenozīnu. Jūs varat paši mājās smākāt paskatīties, bet kofeīns neutralizē, ļaujot mums atkal kāpināt šo te smadzeņu. Vai otrādi? Viņš kaut ko vēsars blokē arī. Jā, es nemākos precīzi paskaidrot, principā, jā. Labi, un tad man Madarē, lai nepaliek neskaidrs, kāda ir hemoglobīna funkcija, ko hemoglobīns pārnes? Pārnes gan O2, gan CO2. Gan CO2, un tad, ja mums ir iekurināta krāsnī un ir aiztaisīts pārāk ātri šīberis, tad mums veidojas tvana gāze, kas ir CO. Un jūs esat sajaukusi CO2 ar CO, jo CO2 brīvi piesaistās hemoglobīnam un brīvi atsaistās. Savukārt CO tikai piesaistās, un tādēļ arī ir šis te toksiskais efekts, ka CO piesaistās, neatsaistās, un līdz ar to hemoglobīns kļūst nespējīgs pārnest skābekli. Un nāves iemesls tvana gāzes gadījumā ir noslēgšana. Viņš pamēģina, Tik traki ir. Madarē, diemžēl, paliek neieskaitīts, bet līnē cik jūs pārējie liktu līnē. Nezinu, vai tas ir korekti. Liekas tā, lai viņa vienīgā ir uzcīnījusi. Man pēc rakstiskā ir ielikt septītnieks, es domāju, ka par vienu balvu mēs varam paust. Конечно, varam. Var pat pa divām. Mēs liekam pat Man trīs. vēl vairāk. Labi, un nākamā darba tad ir pa vienam. Un nākamais man ir patrāpies Olgas darbs. Un pirmais jautājums ir ķīmija receptori un tilpuma receptori kardiovaskulārie refleksi. Tie refleksi ir pašrefleksi. Mēs jau izrunājam par ķīmiju receptoram. Tie atrodas arteriokarotis un arī aortas lokā atrodas. Un centrs atrodas arī hiptalāmā. Tad mainās, teiksim, skābekļa saturs asinīs vai CO2 vai kaut kādā notiek acidoze, tad dod signālu un notiek. Kas notiek? Kas notiek? Jā, teiksim, daudz, teiksim, pamācamies O2, tad notiek, cik es saprotu, tāda organu centralizācija, kad asinsvadi cenšas piegādāt asinis organam vairāk no smadzenēm un mierām un aknām. Principā jā, bet tad, kad tiek kaināti šie te ķīmija receptori, un ja šis te, mēs runājām par centrālajiem, tos jau mēs izrunājām, bet ja mēs runājam par perifēriem, tātad šie te ķīmija receptori atrodas karotīdas sinusā un aortas lokā. Tātad, ko
ko viņi var uztvert. Viņi var uztvert no plaušām jau apskābekļotajās asinīs, cik daudz ir, kāds ir CO2 un O2 daudzums. Un ja pieņemsim, ka mums skābekļa ir pa maz un CO2 ir pa daudz, tas nozīmē, ka nav efektīvi notikusi šī te asiņu attīrīšana. Un kas būtu jādara? Ja mums ir pārāk maz skābekļa asinīs. Tad pātrinās elpošana. Pātrinās elpošana, jā. Savukārt pātrinās arī sirdsdarbība. Pātrinās arī kamēr ir kompensācija. Tieši tā. Un ja loģiski tam pieiet, tad to var arī izdomāt, ka tad, kad mums ir pārāk maz šī te skābekļa, piemēram, žāvāšanās, tad, kad mēs žāvājamies, mēs arī ievelkam ļoti lielu daudzumu gaisa plaušās. Un līdz ar to mēs uzlabojam šo te gāzu apmaiņu, nodrošinot. Kas ir mainīsies? Kā viņi mainīs? Viņš mainīs konotropu vai inotropu? Viņš palielina šo te saraušanās spēku un arī frekvenci. Abi divi, gan chronotropu, gan inotropu. Jā, un impulsu arī dronotropu. Visi būs, izņemot to ceturto lusiotropu. Visi tie 4 būs, tad iedarbosies. Jā, principā, jā. Labi, un par iestiesmumu, ne par tilpuma receptoriem. Šeit man uzreiz ir viņas jautājums, jo viņi nepareizi jūsu darbā atzīmēts. Tilpuma receptoriem. Kur tad īsti atrodas šie te tilpuma receptori? Viņi atrodas noteikti plaušu stumbrā. Plaušu stumbrā, labi. Un arī labā kambarī. Ļoti labi, kas tev brīd esat apskatījis. Un Kāļa centrs atrodas arī smadzenes, kas kontrolē. Tur tā kā ir tie pavadījumi, nervi, kas nodrošina informāciju piegādi uz smadzenēm. Paši receptori, kas jūt šo te, pirmkārt, tilpuma receptori, tātad reaģē uz tilpuma izmaiņām. Jūsu darbā viņi atrodas plaušu stumbrā un aortā. Bet aortā ir nepareizi, plaušu stumbrā jā, bet kas ir jāatcerās, tilpuma receptori atrodas zemā spiediena rajonos. Un arī šis te labais kambars tiek uzskatīts par asinsrites zemā spiediena rajonu. Un tātad viņi atrodas plaušu stumbrā, priekškambarī un lielajās vēņās. Un kāda ir tā tālākā ietekme? Es vienkārši izlasīju gaituma grāmata viens, bet šeit vispār kaut kāds mūks. Vienkārši varbūt es nesapratu, jo tur bija rakstīts, ka, pazeminās tilpums, tad tie receptori cenšas nodrošināt to spiedienu, noturēt to spiedienu visur. Un